Labdien visiem! Turpinām tālāk apgūt šūnu noformēšanu. Un mazliet papildinot iepriekšējo stundu, gribēju pateikt arī par to, ka šūnu saturu var arī visādos veidos pagriezt, izmantojot rīku, kas ir pagriešanas rīks. Un, ja neviens no šiem te variantiem mums neder, tad jūs, protams, varat izvēlēties Format Cell Alignment. Tad jums atversies dialogu lodziņš, kas saucās Format Cell. Un šajā jūs varēsiet pagriezt šūnu saturu tādā veidā, pa tik grādiem, cik tas nepieciešams jums. Kā arī šajā pašā lodziņā var gan izlīdzināt saturu, gan tāpat arī, kā mēs darījām mazliet iepriekš, var arī šo te tekstu mazliet izmainīt. To, kā viņš izskatās mūsu šūnā. Kā piemēram, shrink to fit, tas nozīmē, ka uztaisīt šauru tekstu, lai viņš ietilptu šūnā, pieņemsim. Jā, piespiežot OK, mēs redzēsim šādu te efektu, ka tagad šīs šūnu saturs tika pagriezts. Es tagad varbūt pavilkšu mazliet platāku šo te A kolonu, lai varētu redzēt. Protams, ka šajā konkrētajā gadījumā tas varbūt nav tas veiksmīgākais piemērs, kā viņš tā smukāk izskatītos, bet jūs toties zināt, kā var pagriezt. Labi, nākošā lieta, ko es gribētu pateikt, ir skaitļu noformēšana. Es tagad gan, ja jūs atļausiet, atpakaļ paņemšu un atcelšu. Skaitļu noformēšana. Tātad skaitļu noformēšanai Excelī tiek izmantotas atsevišķa vesela virkne ar instrumentiem, kuri ļauj jebkuru ierakstīto vai skaidru vai iznākumu, kas būs, noformēt kaut kādā īpašā veidā. Pieņemsim, es gribētu, lai šis skaitlis rādītos man nevis kā vienkārši cipars 18, bet pieņemsim kā 18 eiro. Šajā gadījumā es varētu šim te pašam skaitlim pievienot eiro zīmi, tad izvēloties šo te valūtu. Ja jūs nospiedīsiet uz valūtas podziņas, jums uzreiz izveidosies gan skaitlis, kuram būs 2 decimālie simboli un arī zīmīte eiro. Šādi te. Tāpat, ja es vēlos attēlot šo te skaitli kā procenti, tad man vajadzētu uzspiest procentus, bet tad mēs dabūsim šādu te interesantu skaitli. Kāpēc 2900? Tāpēc, ka viens vesels skaitlis ir 100%. Un no tā izriet, ja mēs 29 reizināsim ar 100, mēs dabūsim 2900%. Tātad šādā te veidā Excelis var rēķināt procentus. Ja mēs ierakstīsim skaitli, pieņemsim 0,5, šajā gadījumā man būtu jāraksta 0,5. Tātad, un ja es tagad pārvēršu šo te skaitli par procentiem, tad es dabūšu 50%. Kāpēc 50%? Tāpēc, ka 1% ir 100%, savukārt 0,5 ir 50%. Tātad pie tā vajag pierast, tas jums pēc tam noderēs, kad jūs reģināsiet dažādus uzdevumus saistītu ar procentiem. Jā, vēl īpaša lieta Excelī ir decimāla skaitļi. Jūs varat pamanīt to, kad, ja mēs rakstam skaitlīti ar punktu, piemēram 2,5, un, jā, redziet, viņš tagad ir pamainījis uz otro māju, viņš uzskata, ka es esmu ierakstījis datumu. Nē, es viņam pateikšu, ka tas ir numurs 2,5. Jā, redziet. Tas notiek tāpēc, kad šīs te veids, kādā veidā es pierakstu šo skaidru, nav gluži pareizi. Jo, kāpēc tā? Kad es mēģinu rakstīt 2,5, 2,5, tad es izmantoju punktiņu. Un momentā Excelis mēģina šo te skaitli pārvērst par datumu. Un attiecīgi datumu pēc tam viņš pārvērš par numuru. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, kad Excelī, konkrēti manā datorā, decimāla atdalītājs ir komats. Tāpēc, ja es vēlos uzrakstīt skaitli 2,5, man pirmām kārtām būtu jāizmanto komats. Kādā veidā var uzzināt, kurš decimāls skaitlis ir jūsu datorā?
Tātad tas decimāls skaitlis ir atrodams arī tajā pašā kontrola panelī. Tur, kur ir laiks un valoda, protams. Un, ja mēs paskatīsimies uz datumu un laiku, tak, laikam nē. Šeit ir datu formātus, te ir tā saucamie datu formāti. Un, ja mēs atversim tos vaļā, tad mēs redzēsim, tak, datu formāti šeit nē, tomēr. Mums nepieciešams papildu parametri. Tā, pievienot atšķirīgu laika joslu un redz, kur ir mainīt datuma laika vai skaitļu formātu, tas mums būtu nepieciešams. Un šeit mēs noteikti redzēsim tad tālāk, kas notiek. Ja es uzspiedīšu papildus iestatījumi, tad man te parādīsies arī decimāla atdalītājs. Viņš man ir ielikts kā komats. Jā, šeit varat redzēt. Jā, un Excelī tas ir ļoti būtiska lieta. Īstenībā, jebkurā datorprogrammā tā ir būtiska lieta. Tieši decimāla atdalītājs. Tāpēc par to vajadzētu jums atcerēties. Ja Excelī jūs izmantosiet nepareizos simbolus decimāla daļas atdalīšanai, piemēram 4.85, pieņemsim šādu te skaitli, es mēģināšu rakstīt, man sanāks šāds te, ka viņš mēģinās pārvērst viņam saprotamā formātā šo skaitli. Man sanāca, ka tas ir 85. aprīlis 85. gada. Jā, mēs tāpat te varam redzēt. Un otram kārtām, ja viņš nespēs pārvērst šo te skaitli, mēģināsim tur 45.45, tad šeit viņš šo skaitli pēc tam viņš neapstrādās kā skaitli, respektīvi nevarēs ar viņu veikt dažādas matematiskas darbības, kā piemēram saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un tā tālāk. Jo viņš uzskata, ka tas nav skaitlis, bet tas ir teksts. To ļoti svarīgi atcerēties. Jā, vēl runājot par skaitļu noformēšanu, tad gribētu minēt arī par šīm te divām pogām, kurus vai nu pieliek, vai nu noņem decimālo daļu. Pieņemsim, ja es vēlos pielikt klāt decimālo daļu, tad mēs varam vienkārši nospiežot uz vajadzīgas skaitļa, un tad man parādīsies decimāla daļas. Un tieši otrādi, ja man nepieciešams tieši noņemt nost, tad es izmantoju otru rīku, un decimāla daļas vairs netiks parādīties. Jāatcerās gan par to, bet visi tātad saskaitīšana visa tik un tā veiks ar visu decimālo daļu. Tad tās ietekmē tikai redzamo skaitli, ko mēs redzam uz ekrāna, bet tā saskaitīšana tas neietekmē. Ja mēs vēlamies tieši saskaitīšanas procesā atmest kaut kādu daļu vai nopaļot skaitli, tad šādām gadījumam mums būs jāizmanto speciālas funkcijas. Par to mēs runāsim vēlāk. Un droši vien jūs pamanījāt tādu interesantu lietu, kad es te liku iekšā daudz decimālās daļas, tad, kas notikās, parādās šādas te restītes, kas nozīmē to, ka skaitlis ir palicis tik liels, ka viņš nespēja viņu parādīt šūnā. Variants ir vai nu man uztaisīt plātāku šūnu, ka viņš tagad parādītos, vai samazināt šo skaitli, jeb tos skaitļu virkni. Jā, lai būtu mazāk tos nulītes. Tad viņš šo skaitli arī parādīs. Runājot par skaitļiem, šeit, protams, ir vairāki citi arī formāti, kā piemēram short date, vai pieņemsim tekošais datums, jā, vai arī, piemēram, garais datums, jā. Vai tikpat labi var izvēlēties arī time, jeb šo te laiku. Un jāatceras to, ka Excelis, protams, visu, ko jūs liekat viņam rēķināt, viņš rēķina veselos skaitļus, arī datumus. Datumus, ja mēs tagad ieliksim ciparu 1 un pārversīsim noformēsim šo skaitli kā datumu, tad mēs redzēsim, tad viņš rādīs 1.01.1900 gadu. Tas nozīmē, ka Excelī šo skaitļu
apzīmējums sākās no 1900. gada 1. janvāra. Jā. Nu, ja mēs ieliksim skaitlīti 2 un pārvērsīsim to par datumu, tad attiecīgi būs arī 2. janvaris un tā tālāk. Pēc idejas šāda te veida jūs varat pat aprēķināt, cik dienas jūs dzīvojat, jo šodienas diena ir numurs un arī tai dienai, kad jūs piedzimāt, noteikti arī ir savs numurs. Un šādā veidā var uzzināt, cik dienas jūs dzīvojat. Tā, par skaitļu noformēšanu vēl gribētu piebilst nākamo lietu, ka ļoti bieži gadās situācija, kad kaut ko klāt šim te skaitlītim vajadzētu pierakstīt. Pieņemsim, mēs vēlamies uztaisīt skaitlīti, piemēram, 1, 2, 3, bet, lai būtu redzami šie te, pieņemsim, es gribu manuāli pierakstīt kaut kādu eiro zīmi, vienkārši manuāli. Ja es mēģinu pierakstīt klāt šādi eiro, tad man sanāks, kad es vairs nevaru šo skaitlīti veikt matemātiskas darbības. Kāpēc? Tāpēc, ka šī šūna vairs nesatur tikai skaitli. Viņa satur skaitli un tekstu, un līdz ar to tas skaitlis kļūst par tekstu. Tāpēc, lai es to varētu izdarīt pareizi, un pēc tam šo skaitļus arī saskaitīt, man vajag izmantot tā saucamo pielāgoto skaitļu formātu. Un kā to darīt? Ja mēs atversim vaļā šo te skaitļu noformēšanas dialogu lodziņu, tad mēs redzēsim šeit veselus virkni ar visiem iespējamiem skaitļu formātiem, un viens no tiem ir custom, kas ir pielāgots. Pielāgots formāts. Jā. Šeit jūs varat, protams, izvēlēties jebkuru no šiem te formātiem, kas jums patīk. Nosacīti jūs varat izmantot arī procentus šāda te veidā, tad viņš kļūst par procentiem, bet, ja jūs vēlaties noformēt skaitļus tieši kā jums tas nepieciešams, tad šajā gadījumā šeit iekšā būtu nepieciešams pierakstīt speciālas zīmes, kurus jūs vēlaties šim skaitlim klāt pielikt. Pieņemsim. Tas nulīte, tas nozīmē to, ka tas būs skaitlīts. Tad es varu ielikt atstarpi un ielikt ar tekstu eiro. Būtu vēlams tekstu gan rakstīt pēdiņās, lai tas teksts tā arī parādītos. Ja? Bet ja mēs ierakstot nulītes neliksim atstarpes, un vienkārši šeit atstarpi viņam paliek 0, bet mēs neliksim nekādas atstarpi, un vienkārši liekam, tad nulles vietā parādīsies attiecīgs cipars, piemēram, 1, 2 vai 3. Tikpat labi var noformēt skaitļus arī šādi, ja es nulītei klāt pielieku komatu un vēl 2 zīmes, tad mēs redzēsim, ka viņš radīs šo pašu skaitli ar 2 decimālām zīmēm aiz komata. Šādā veidā panākot šo te situāciju, kad es, piemēram, skaitli rakstu kopā ar savu tekstu. Tikpat labi, es tagad uzspiedīšu OK. Redz, kur ir? Tagad viss rādās. Eiro 55, piemēram, var ierakstīt. Ja man ir nepieciešams uztaisīt uzrakstu sākumā, skaidrs, ka es šo teksta daļu, kura man ir nemainīga, varu pārnest, neizmirtam par pēdiņām, pašā sākumā. Pie tām, protams, es varu atstarpi ielikt jebkurā vietā, bet atstarpi liekam lūdzu pēdiņās iekšā, jo tas ir kā teksta simbols. Un šajā gadījumā mēs redzēsim jau citādā veidā noformētu. Tātad reāli mums ir šūna ierakstīts ir tikai skaitlis, bet tas uzraksts eiro nāk no šūnu skaitļa noformēšanas parametra. Un kā varbūt daži no jums pamanīja, kad Excelī arī nav tāds rīks, kas ļauj sanumerēt kaut kādas šūnas. Pieņemsim šādi te, es gribētu uztaisīt numerāciju no 1 līdz 6, piemēram, uztaisīt numerāciju. Tātad arī šeit faktiski var izmantot šo pašu skaitļu šūnu noformēšanas veidu, kad es vienkārši pieliku klāt viņam punktu un, vai otrādi, no sākuma iekavu un tādu punktiņu.
Šādā veidā man izveidosies šīs te skaitļa numerācija. Šādi te. Tātad visi diezgan vienkārši. Šādā veidā jūs varat pielāgot savus skaitļu formātus un pievienot to daļu, kas atkārtojas, vienkāršam skaitlim. Tas būtu arī viss par skaitļu noformēšanu Excelī. Paldies liels par uzmanību. Tiekamies nākošajās stundās.